Čau, visiem! Šodien mēs parunāsim par iespēju, kā naudu audzēt podiņos, puķu podos. Tās nozīmē to, ka, ja tev istabā aug puķes, ja arī neaug, tad var pamēģināt audzēt. Šis gan nebūs starts no pilnīgas nulles, šeit tomēr vajadzēs stādiņu iegādāties. Kas būtu starts sākot no, apmēram 20, jā. Tas ir 20 eiro. Tas ir skatoties, kādu startu izvēlēsies, atkarībā no šķirnes, lielumu un tādā veidā. Šodien es runāšu tikai par monsterām. Gan jau jūs šādus augus esat redzējuši, kādam mājās vai ofisā, kādā kāpņu telpā uz palodzes un tādā veidā. Bet šīs cenas, ko es minu patreiz, tas nav par šo augu, ko jūs redzat video. Nē, šis nav tas. Runa ir par šo augu, bet noteiktām šķirnēm. Šis, ko jūs patreiz redzat, tas tikai dažus eiro maksā. Vai varbūt, tur es nezinu, tad tāds kāds viņš ir tāds ļoti, ļoti liels, varbūt augstākais par viņu, es nezinu, varbūt 100 varētu dabūt, jā. Varbūt, es nezinu, jā, par cik šādu varētu. Bet tās cenas, par ko es minēju, tās ir lūk. Tad tā. Tagad es runāšu par dārgajām monstrām, uz kurām var nopelnīt. Tas nav tā, ka sēdēt uz tirga ar podiņu un tādā veidā, nē. Es nezinu, vai tad tā varētu kāds pienākt un nopirks jums un tādā veidā. Tas ir noteikta vieta, kur pie mums Latvijā, teiksim, kur pulcējas šo te augu pārdevēji, pircēji. Ja tev patīk tas, ko es stāstu, un mani stāsti ir interesanti, uzspiedi īkšķīti zem video. Protams, man prieks būs arī, ja tu mani abonēsi, lai nepalaistu garām kādu video, jo es stāstīšu daudz par dažādām tēmām. Un, protams, ja tev šī tēma interesē un tu gribi sākt audzēt šos te augus, tad raksti komentārā un es parādīšu ceļu, kur viņus meklēt un šķirnes un tādā veidā. Piebildīšu to, ka es pati viņus neaudzēju, bet zinu, kur viņus var dabūt, kā teikt, iegādāties. Šeit, kur es esmu uzsākusi tikko jaunu startu, šeit man vieta atradīsies, kur, es arī domāju viņas audzēt. Tev es tikai pasaku ideju, tā ir iespēja, kā pienesums maciņam. Tas ir, ar ko var nodarboties, kur nekāda lielā māksla nav vajadzīga. Tas ir tropu augs, kam patīk siltums, tas ir istabas augs, ko nevar audzēt laukā, jā. Pie sala, protams, viņš nosals. Kādu zemi viņam patīk, kas viņam patīk, kas nepatīk, to atšķir Google un palasi. Ja jau tu skaties YouTube, tad jau rokas stiepiena attālumā, ja pāris klikšķu attālumā tev ir arī Google, kur ieskatīties. Protams, audzējot, jo viņš ir lielāks, jo viņš ir dārgāks, pastāv arī riska faktori, kā jebkura nodarbošanās, jebkur pastāv arī savs risks. Tur kāda slimība vai kāda lapa ne tāda, kaut kas izveidojās. Tam, protams, arī tāds risks pastāv. Un silts ieteikums veikalā nebūs tā labākā vieta, kur viņus iegādāties, jo tur var tikt pie saucamie tripši. Ja ar tiem prot tikt galā, tad tā ir cita lieta. Ja? Bet tā ir ļoti nejauka lieta, tripši. Pārnesot mājās vēl, ja jums mājās ir kāds vēl istabas puķīts, arī tās var tikt pie šādiem te nevēlamiem mošķīšiem.
Runājot par tirgošanu, ja tas nenotiek tā uz burvju mājien, klikšķi uzreiz vienā dienā, tas viss nenotiek pārdošana, ja. Puķīte aug, zeļ un plaukst, tajā pat laikā jūs esat ielikuši sludinājumu, un sludinājums ir iekšā, un kas gribēs, agri vai vēl pieteiksies, sludinājumi nemaksā pilnīgi neko, un, ja jums ir skaists, efektīgs augs, tāds wow, ja, tad var sanākt arī tā, ka vienā dienā visu iztirgo stādiņus, ja. Augstās lielās cenas, protams, tur ir ilgāk jāgaida, un kas ir mazās tādas, pieņemsim, sākot no 20, 30, 35, un tādā veidā, tur diezgan fiksi, teiksim, atradīsies pircējs, jo tas ir starts. Ja jūs baidaties, kā jūs viņu apsakņosiet, kas un kā, apsakņošana tas ir vienkārši ieliek lapu vai, teiksim, kā viņa tur ir nogriezta, ieliek tīrā, ļoti tīrā ūdens traukā, un vienkārši ūdenī tā stāvot, tā viņš arī apsakņojās. Olā, un stādiņš gatavs. Kā pareizi viņu sadalīt, kā griezt, kā lapu atdalīt vai kā pareizi to visu darīt, tas jums jāpaskatās ir Google vai video, jā, YouTube, tāpat tās ir ļoti daudz un dažādās valodās ir dažādi video saistībā par šo tēmu, tā kā, tas viss ir jūsu rokās. Ja jūs ar to sāksiet nodarboties, tad, protams, jūs to visu iemācīsieties. Lai es to stāstītu, tad man ar to ir jānodarbojas, jārāda, jāeksperimentē, un atsevišķi video jātājas par šo tēmu, jā. Tas viss ir laiks, un tas diezgan ilgs process ir, un tādā veidā. Bet, ja jūs ieskatāties Google, tad pēc idejas jūs varat sākt kaut šobrīd, kaut šodien. Kā jau minēju, ja jums kaut kas vairāk interesē par šo te, apakšā ir tāda unikāla vietiņa, komentāru vieta, ja? Tur droši ierakstiet, nebaidaties no manis. Man komentāri patīk. Un palīdzēt arī man patīk. Iespējams, šajā video arī kāds atpazīs savu mīluli, savu audziņu, jo te šis un tas ir aizņemts, aizlienēts no sludinājuma, jā, bet pārējo sludinājumu informāciju, protams, es nerādīšu ne uzvārds, ne tirgotājs, ne tādā veidā, jā. Bet es domāju, ja jūs viņiem būsiet kā pircēji, viņi būs priecīgi par to. Lūk, šāda apsakņota lapiņa kātiņš maksā 45 eiro. Šāda apsakņota maksā 70 eiro. Tā ir Monstera Thai, ja es pareizi izrunāju nosaukumu. Un pārdevēji no jums atrodas pāris klikšķu attālumā, jo šajos laikos ir tāda unikāla lieta kā pakomāts. Vai arī jūs klātienē no viņiem. Paņemiet savus mīlulīšus, par kuriem jūs rūpēsieties. Šīs ir Monstera Variegata Albo. Cena 150 eiro. Viņi saka, piegādās jums mājās bez maksas. Šeit jau redzams, tāds stādiņš maksā 50 eiro. Skaists, vai ne? Ja viss ir kārtībā, viņi diezgan fiksi aug. Pāris gados izaug, diezgan pamatīgi lieli. Protams, lielāki par šo. Bet tas, protams, atkarīgs no zemes, no siltuma
un visādi citādi faktori. Protams, arī gaisma. Šis stādiņš, kā redzams, arī 40 eiro šāds. Īsts skaistuls, vai ne? Man patīk. Šīs jau ir cita šķirnīte. Monstera Tai Constellation, ja es pareizi izrunāju, par ko es neesmu pārliecināta. No 50 līdz 70 eiro šādi te stādiņi, tur ir varianti. Šeit kādi jauki lielāki un mazāki mazulīši, spriediet paši, vai ne? Tie konkrētie stādiņi, protams, tā kā tas ir monsteru tirgus, tad viņš ir mainīgs, atrod saimniekus, konkrētie stādiņi un nāk nākamie un atkal meklē jaunas mājas, un tādā veidā. Savus jaunos saimnieks, kas par viņiem rūpēsies un vispārējo. Un kā jums liekas, es domāju, taču nekādu lielo mākslu nevajag, vai ne? Nevajag būt nekādiem tur speciālistiem, meistariem, vienkārši, darīt. Par tiem tripšiem, ko es minēju, tie mazie mošķīši, tiem patīk lapas izgraust, tā nejauceņi. Tā, tad šeit jau atkal cits veids monstera. Tā būs monstera Adansonī Indonesian Marble. Tas ir cits veids monstera. Tas tā kā kolekcionāru vai kaut kā tam līdzīgi, dažādība, ja gribas. Viņai cenas tam stādiņam ir 20 eiro. Šīs būs monstera Ablikue Peru. Piedodiet, nepareizi izrunāju, es jau kuru reizi atvainojos, jo valoda tas nav mana stiprā puse. Piemirst, šim stādiņam ir 40 eiro. Te būs monstera Tai, tur tāds neliels spraudenis, 35 eiro cena šim spraudenītim. Tas ir vienkārši monsters lapa apsakņota, Bet tikai nesajauciet, tās ir tās šķirnes, par ko es šeit runāju, dārgās šķirnes. Parastā vienkāršā monstera, kas ir zaļa tāda, vienkārši zaļa, tā tur, tā ir cena tur tāda nekāda, vai ne? Un šāds skaistulis, viņš ir diezgan krietns, paliels. Tāds maksā 500 eiro. Lapas ir lielas, šķirne gan nebija norādītā, bet to es varu painteresēties, tā nav problēma. Šķirnes ir daudz un dažādas. Šeit es pastāstīju par mazu daļiņu. Tā ir vesela, kā teikt, monsteru pasaule. Un ja jūs izdomāsiet ar to nodarboties, tad arī pamazām apaugsiet ar zināšanām. Un visu pārējo. Šajā reizītē, es domāju, pietiks, un tad, tiekamies nākamajā video.